Sveicināti! Šodienas tēma būs maģija, maģiskie priekšmeti un konkrēti adatu lietošana maģijā. Maģijā pielieto dažādas priekšmetus, kā viens no populārākajiem adatas. Kā to dara? Ir vajadzīga doma, mērķis, enerģija un priekšmets. Apstrādājam vispirms adatas ar domu formu vēlamo, ko mēs gribam panākt. Tad ieliekam enerģiju, uzlādējam, un tad jāatrod veids, kā šo adatu vai adatu kaudzi nogādāt līdz pretiniekam. Maģiju pielieto konfliktu gadījumos, kad nevar fiziskā plāksnē panākt vēlamo rezultātu, un kad cilvēki bez iemesla brūk virsū finansiāli, juridiski un citādām metodēm. Tad ir vienīgais veids, kā maģijas palīdzību, maģisko priekšmetu palīdzību var apstādināt procesu un veikt korekcijas savā personīgā dzīvē. Tie ir praktiskas darbības ar adatām. Ejam uz kancelēs preču veikalu, nopērkam iepakojumu ar adatām, tur ir slētākās. Un tad mēs varam turpināt pārējās darbības. Notiek adata apstrāde ar domu formu, tad ieliekam enerģiju, un tad adatas ir uzlādētas ar negatīvu enerģiju, un mēs varam viņas novietot, kā jau teicu, upuru tūmā. Kā zināms, adatas un asas priekšmeti, naži un zobeni, zobeniem ir ļoti asa smaile. Viņi uzasināti ar asu. Tas nozīmē, ka jebkurš asums, jebkur cilvēka enerģētis var uzdot tā kā uz dakšas šašliku. Un adatas ir tādas nepamanāmas. Viņas var droši novietot pie ieejas ofisā, mājā, cilvēkam, kas traucē jums dzīvot. Viņas var nepamanām nolikt, var pamanāmi. Tad ir dažāda veida iedarbība. Viens gadījums ir cilvēks pamana, ka viņam nobērts adatas uz paklājiņa. Viņam rodās bailes, ar to pietiek, lai sāktos pastiprināt maģijas iedarbība. Ir arī, kad viņas nemanām ir iespraustas paklājiņos un aiz dīvāna vai krēslā, vai novietotas plauktā, tad tā iedarbība ir lēnāka un bišķi švakāka. Par adatu iedarbību. Adatas ir ar asu smaili. Un, ja viņas apstrādātas ar domu, ar enerģiju, viņas var caurdurt cilvēku biologu, smalkos ķermeņus, un līdz ar to arī fizisko. Viss darbības notiek paralēlā plāksnē. Ir tā saucamais astrālais ķermenis, kur mēs ievietojam šīs darbības. Ievietojot domu adatu, fiziski apstrādāt ar domu enerģiju. Doma un enerģija ievietojas astrālajā mūsu ķermenī. Tas ir trešais ķermenis pēc fiziskā. Un šis ķermenis atbild par fiziskā ķermeņa veselību kvalitāti. Kāpēc mēs to darām? Jo mēs fiziski nevaram iedarboties uz to cilvēku no attāluma, tad mēs izmantojam, kad mēs varam pieslēgties astrālam ķermenim. Rezultāts ir pretinieka astrālā ķermeņa caurduršana ar adatām. Tas nozīmē, ka pēc kāda laika cilvēka fiziskā plāksnē arī parādīsies caurumi, tādi mistiski. Kā šaudi, orgāni tiks caurdurti tādā veidā, kā mēs to izdarījām astrālā ķermenī. Viss tā darbība notiek, teiksim, pieejas telpā, uz paklājiņa. Katreiz cilvēkam, kāpjot pāri paklājiņam, viņš caurdur savu astrālo ķermeni, un rezultātā pavājinās enerģētiskais potenciāls cilvēkam, biologs, smalkie ķermeņi
ir deformēti, noplūdi rodās. Un mērķis ir samazināt cilvēka enerģētiku, biolauku, auru, lai būtu tā kā siets. Un tad to cilvēku viegli ietekmēt, manipulēt. Īpaši jāpanāk ir pretējs rezultāts, ja mūs aiztiek pretinieki ar dažādām darbībām, fiziski, juridiski, finansiāli, veselību bojājoši. Un šādā veidā mēs varam panākt, ka to cilvēku uzbrucēju paralizējam. Un rezultāts ir tāds, kad šis pretinieks pazaudē savus iespēju realizēt savus sliktos nodomus. Šobrīd man rokā ir vesela kaudze ar adatām. Šeit pietiks vairākiem 10 cilvēku dot pretriecienu. Jāieliek doma, enerģija un nosūtam autoram vai noberam pie paklājiņa, pie ieejas vai ieliekam dīvānā vai zem dīvāna. Jo šitās adatas, viņas maziņas, viņas ļoti grūti atrast. Šādi izskatās darbība ar adatām, maģija. Un mērķis ir aizstāvēt sevi, savas finanses, savu veselību no pretinieku uzbrukuma. Jo mēs esam piedzimuši visi brīvi no visādām saistībām fiziskā pasaulē. Bērniem nav jāatbild par vecāku kodiem parādiem. Tas nozīmē, ka mēs varam droši rīkoties un mācīties, kā to izdarīt un nobloķēt jebkurus pretinieku, konkurentu pretenzijas uzbrukumus. Vēl kas jāievēro pretiniekam, saņemot adatas ofisā, uz paklājiņa, zem paklājiņa, pie ieejas, uz dīvāna, zem dīvāna. Pat cik adata ir apstrādāta enerģētiski, ielikt domforma, lai atbrīvotos no maģiskās adata iedarbības, nepietiks vienkārši savākt adatas, izmest ārā vai izmest visu paklājiņu. Jo paliek vēl enerģija, domforma, mērķis un mērķis cilvēks, pret kuru tas ir vērsts. Tā kā, lai neutralizētu adata darbību, ir jālikvidē domformas, enerģija, programmas, kas atrodas astrālā dimensijā, šim cilvēkam, šai dzīvesvietai, šim ofisam. Tā kā mehāniski izmetot adatas un paklājiņu, nekas nemainās, programma turpina strādāt. Adatas arī tāpat novārdojot, ieliekot domformu, enerģiju, var izmantot kā mājas sargu. Viņas iespraužot durvju apmalē. Tas varētu būt iekšējās durvīs, ārējās. Pietiek ielikt domu, enerģiju un programmu, kas ir jāpanāk, un mums ir teicams mājas sargs. Protams, tas strādā tik ilgi, kamēr kāds profesionāls to nenodzēš. Tā kā jāseko, vai ir enerģija, doma forma saglabājusies vai nav. Varētu būt mājas aizsardzība pret zagļiem, pret citu veidu nelaimēm. Bet var būt droši, ja kāds profesionāls jums mēģinās uzbrukt un kaitēt jums ģimenei un jūsu firmai, nekas neglābs. Jo profesionāliem cilvēkiem ir lielāka enerģija, viņi trenētāk, viņi ļoti jūtīgi ir un kā pamanīs, ka tā enerģija domforma pazudusi, viņi to var online režīmā no jebkuras vietas atkal uzlādēt vai arī mēģināt pieslēgt kādu maģisku grāmatu, melno grāmatu, kas uztur šo negatīvo enerģiju programmu bezgalīgi ilgi. Un tad jau jāmāk strādāt ar melnām grāmatām, maģiskām grāmatām un ar astrālo dimensiju. Ja mēs paskatāmies, ko mums internets piedāvā saistībā ar adatām, tad viena tradicionāla metode ir, kad mironim adatu izdur 3 reizes cauri rokai, un tad tā adata ir navējoša, un šāda adata konkrēti var iznīcināt fizisko ķermeni.
Tas ir, ko piedāvā Google un internets. Tagad ir pastāstīts par adatu izmantošanu maģijā. Aicinu cilvēkus izmēģināt šo metodi un pēc tam dalīties mūsu portālā astraltemplu.com.